Man bija tā, ka man bija divas lietas sirdī ritīgi, ko es gribēju dalīties šajā rītā. Un Dievs man norādīja, izrādās, ka, es domāju, kuru, vienu vai otru, es domāju, ko lai dalās. Izrādās, Dievs gribēja ar abām lietām, lai es padalos. Viņš salika to visu kopā. Padalīšos ar to, kas manā sirdī, labi? Mateja evaņģēlijas 16. nodaļa, jums ir Bībele. No 13. līdz 18. pantam. 16. nodaļa. No 13. līdz 18. pantam. Bet, kad Jēzus nonāca Filipa Cāzarejas robežās, viņš vaicāja saviem mācekļiem, sacīja, ko ļaudis saka par cilvēku dēlu, kas viņš esot. Un viņi atbildēja citi saka Jānis Kristītājs, citi Ēlija, vēl citi Jeremija, vai kāds no praviešiem. Viņš tiem sacīja, bet ko tad jūs par mani sakāt, kas es esmu? Tad Sīmons Pēters atbildēja un sacīja, tu esi Kristus dzīvā Dieva dēls. Un ja es atbildēju, viņam sacīja, svētīgs tu esi Sīmon, Jonas dēls, jo miesa un asins tev to neatklāja, bet mans tēvs, kas ir debesīs. Un es tev saku, tu esi Pēters, un uz šās klīnas es gribu celt savu draudzi, un nelas vārtiem tu nebūs uzvarēt. 18. pāns, un es tev saku, tu esi Pēters, un uz šās klīnas es gribu celt savu draudzi, un nelas vārtiem tu nebūs uzvarēt. Šeit, ja es uzdod jautājumu, un ko cilvēks saka par mani? Viens saka, viņš ir pravietis, tur viņš tur Jānis Kristītājs, bet viņš to personīgi uzdod. Ko tu saki, ko jūs sakat, kas es esmu? Ko jūs sakat? Un Pēters saka, tu esi Kristus, tu esi tas svaidītais, tu esi tas izredzētais, tu esi tas, kurš bijis apsolīts visai vecajai derībai cauri, tas solītais, tas svaidītais, ko Dievs svaidīs, tu esi Kristus, dzīvā Dieva dēls. Un ja es reiz saku, svētīgs tu esi, Sīmon, Jonas dēls, jo miesa un asins tev to neatklāja. Svētīgs tu esi, ka tu to saproti, jo Dievs tev to ir atklājis. Šis vārds atklāja, tā ir Dievs iedvesa dzīvību tam vārdam, un viņam saprašana nāca. Tas nenāca no paša kaut kādas zināšanas, tā bija Dieva iedvesma. Bet mans tēvs, kas ir debesīs, un es tev saku, tu esi Pēters, un uz šās klints, daudz cilvēku saka, ka Pēters ir uz Petros, kas tad uz Pēteri pašu, kad Dievs cels draudz. Tad Pēters ir draudz sācējs, bet es redzu to savādāk. Pēters, ja es saku uz šās klints, kas ir klints, tas ir tas atklāsam par to, ka Jēzus Kristus ir tas kungs, Jēzus Kristus ir glābējs. Un uz šīs atklāsums es gribu celt savu draudzi. Kurš no jums var teikt, ka Jēzus Kristus ir mans personīgais glābējs? Tā ritīgi. Amen. Ka Jēzus Kristus ir kungs un vienīgais ceļš pie Dieva. Amen. Tu arī tu neatklāji, tu arī to nezini tāpat vien. Es tev gribu, lai tu to zini. Tu to neizdomāji. Amen. Dievs tevi ienāca, viņš atklāja, ka viņš ir dzīvais Dievs. Tu iespējams, es nezinu, kā jums katram ir gājis attiecībās ar Dievu, bet bija brīdis, iespējams, ka Dievs tev to personīgi atklāja. Tu zini, ka Jēzus Kristus ir personīgais glābējs. Tu zini, ka viņš ir kungs. Tu zini, ka viņš ir tas izredzētais. Un uz šīs atklāsums Dievs saka, es celšu savu draudzi. Un šīs atklāsums tiek arī celtas draudzes. Dievs ceļ draudzes. Un es uz jums skatos, un es redzu to, ka jūs esat par piemēru tam, ka Dievs ceļ draudzes. Mēs vakar saucām pilsētas. Un katrs no jums nāk no kādas draudzes. Jūs ejiet kaut kur uz dievkalpojumu. Ir tā? Amen. Dievs saka, es celšu savu draudzi uz šīs atklāsums. Viņš saka uz klints. Mēs redzam tos atklāsums. Es priekš manīm Dievs saka, viņš cel savu draudzi no tiem cilvēkiem, kuriem Dievs atklājās. Un viņš ceļ savu draudzi. Tas nav viens Pēters, tas ir katrs viens no mums. Un Dievs saka, es celšu savu draudzi. Es esmu ritīgs draudžu patriots. Es ritīgi ticu, un es ritīgi esmu viens no tiem cilvēkiem, kas uzskatu, ka nevar cilvēks būt kristietis un ilgi pastāvēt bez draudzes. Ir atšķirīgi gadījumi tādi, kad ir bijuši kristieši vien paši kaut kur,
viņi ir bijuši misionāri, un Dievs viņiem, tas ir tāda pārdabiski veids, kā Dievs viņus uztur, Dievs Svētais Gars viņus iedrošina un uzrunā, un viņi ir bijuši bez draudz, bez tādas sadraudzības, bez vietas, kur viņi iet un slavē Dievu. Bet es ticu ārpus tās, ka bez tādiem gadījumiem, ka nevar kristietis pateikt, ka dzīvot pastāvīgi, būt Kristu bez draudzes. Es esmu saticis cilvēks, un kristieši saka, man nav draudz, kurš draudz tur es nevienā neesmu. Es esmu Kristus draudz. Un es, piemēram, personīgi zinu, ka mēs visi to zinām, kad ir Kristus draudze, Kristus mies. Tad Kristus, mēs visi esam viena mies, mēs visi esam kristieši, kurš Dievs ir pestījis, mēs visi esam no vienas. Amen? Nav Kristus dalīts. Nav tā, kad arī romiešiem, bet korintiešiem Pāvils raksta, viņš saka, jūs esat dalīti, viens grib turēties pie Apola, viens pie Kēfas, viens tur grib turēties, bet nav jau dalīti mies, un mēs to saprotam. Bet ir tā, ka Dievs ir radījis draudzes, viņš darinājis, viņš ir cēlis to, ko viņš teica, es celšu, viņš to arī uzticam dara. Tajā pilsētā, tajā vietā, kur tu esi, viņš to ir darījis. Amen? Un es uzskatu, ka tajā vietā, kur tu esi, kur tev Dievs ir ielicis, ka svētība nāk tad, ja tu vienkārši ej, tu atrod vietu, kur tu vari piederēt, kur tev ir garīgā ģimene. Tu vari atrast draudz, tu teikt, man ir draudz, es esmu no tās un tās draudzes. Es esmu tāds cilvēks, kas priekš sevis es esmu sapratis, ka es nebūšu nekad, lai Dievs dod man tā žālstību, nekad nebūtu pašam par sevi. Ka man nav neviens manā dzīvē, kas man var kaut ko pateikt. Un kad es reāli arī ieklausīšos. Es praktizēju savu sirdi paklausīt Dievam kādā veidā. Tādā veidā, ka mans mācītājs, viņš konkrēti gadījumā mācītājs Sems, jūs vakarien dzirdējat. Un vēl daudz cilvēku, ko es cenšos uzlikt uz savus dzīves, un es sāku Dievs runāt caur viņiem uz mani. Dievs, es paļājos uz Tev, ka Tu vadīsi mani caur viņiem. Un tad, kad viņi man kaut ko aizrādīs un teiks, Dievs, es no visas sirds nopietni apsvēršu to, un es vismaz vienu lietu izdarīšu, es nopietni pārdomāšu, ko viņi saka. Un es paļaušos uz Tev, Dievs. Tā nav tāda paļāvība, ka tu saliec sacel visu savu nākotni uz to vienu cilvēku. Tā nav tāda paļāvība. Tā ir tāda garīga pakļaušanās Dievam, kur tu pakļaujas un tu atļauj kādam cilvēkam arī tev kaut ko tavā dzīvē pateikt. Un tam ir īstenībā ļoti liela drošība pēc tam. Jo tev būs kāds, kas tev pateiks, vai kāds, kas tev pacels, kāds, kas tev atvilks apakaļ, kāds, kas tev novirzīs uz pareizu ceļu. Un Dievs to lietos, to cilvēku. Un, jo, kā saka, pagalu nevar degt vien pati. Un kāpēc tā ir? Kāpēc es tam ticu tā? Ja tu vari atvērt 1. korintiešiem 1. nodaļu, es te vienkārši padalīšos, es te ceļu tos prediķis ceļu, tagad es viņu ceļu, es sāku ar pamatiem, es viņu izstāstīšu, jūs sapratīsiet beigās, pēc neilga laika. Ir ļoti liela svētība piederēt kādā vietā, 1. nodaļa 1. korintiešiem, kādā vietā, kur tu vari saukt par savu garīgo ģimeni. Tā ir ļoti liela svētība. Un priekš manīm es to sapratu, un es esmu pateicīgs. Es to redzu tā, ka Dievs man iestāda kā tādu vīnkoku vīnu dārzā. Viņš man iestāda. Viņš varbūt kaut kad viņš gribēs, viņš ir dārznieks, viņš varbūt gribēs man pārstādīt ielikt kaut kur citur, bet es gribu būt vīnu dārzā, es gribu būt vietā, un es gribu likt savus saknes zemē. Es gribu, lai nāk ūdens, lai nāk auglība, lai nāk augļi manā dzīvē. Tad ir Kristus miesa, mēs visi esam viena draudze, un ir draudzes, kurās Dievs ir radījis. Viņš ir cēlis. Viņš ceļ savu draudzi. Viņš ir kā mēs visi esam kā tādi ķieģeļi tam namam, kas tiek likt viena draudze Valmiera, tur Kuldīgi, Liepā. Mēs esam viena ceļa. Dievs ceļ savu slavu Latvijā. Un viņš to nedara tāpat vien. Tāpat vien tas nenotiek. Viņš to dara caur draudzi. Viņš to dara katru dienu. Katru brīvu brīdi. Viņš to dara. Viņš lieto cilvēks. Viņš aicina cilvēks. Ir īpaši kalpošanas, tad ir mācītāji, ir sludinātāji, evaņģēlisti. Arī liela daļa no mums, mēs šeit esam slāvēšanas vadītāji, mēs esam bijuši un zinām, kas ir kalpošana. Un Dievs katru dienu to ceļ. Un kā tad viņš to dara? Tad mēs izlasījām, mēs sapratām, ka Dievs ceļ draudzi, viņš ir tas, kas ceļ. Ja tu uzdod jautājumu, kāpēc draudzi, piemēram, ir Kuldīgā, kāpēc tādi viņi ir? Un kur viņi radās? Es uzreiz varu pateikt, Dievs viņu cēla. Un
Un tam nav šaubu, ja esi vienkārši kaut mazliet tūmā un tu redzi. Es nerunāju tikai konkrēti par mūsu draudz, bet par vairākām draudzēm. Dievs viņas ir cēlis. Amen. Un 1. korintiešam 1. nodaļa no 18. līdz 31. pantam. Rakstīts. Jo vēsts par krustu ir ģeķība tiem, kas pazūd, bet mums, kas topam izglābt, tas ir Dieva spēks. Jo ir rakstīts, es samaitāšu gudro gudrību un likšu kaunā prātnieku prātu. Kur paliek gudrie, kur rakstmācītāji, kur šīs pasaules vārdu meistari? Vai tad Dievs nav pārveicis pasaules gudrību ģeķībā? Jo, kad pasaule ar savu gudrību Dievu viņa gudrībā neatzina, tad Dievam patika izglābt ticīgos ar ģeķīgu sludināšanu. Jūdi prasa zīmes un grieķi meklē gudrību, bet mēs sludinām Kristu krustā sisto, kas jūdiem apgrēcību un pagaidiem ģeķību, bet tiem, kas aicināt tik labi jūdiem kā grieķiem, Dieva spēks un Dieva gudrība. Jo Dieva ģeķība ir gudrāka nekā cilvēka, un Dieva nespēks ir stiprāks nekā cilvēka. Raugiet, brāļi, savus aicinātos. Es gribu šeit jums pievērst šiem vārdiem uzmanību. Raugiet, brāļi, savus aicinātos. Nav taču tur daudz pasaules gudro, nav daudz vareno, nav daudz augstu dzimušo, bet kas ģeķīgs pasaulē, to Dievs ir izredzējis, lai liktu kaunā gudros, un kas nespēcīgs pasaulē, to Dievs ir izredzējis, lai liktu kaunā stipros. Un kas pasaulē zems un nicināts, un kas nav nekas, to Dievs ir izredzējis, lai iznīcinātu to, kas ir kas, un lai nekas, kas ir miesa, nelielās Dieva priekšā. Pateicoties viņam, jūs esat vienībā ar Kristu Jēzu, kas mums kļūst par Dievu gudrību, par taisnību, par dzīves svētumu un pestīšanu, lai būtu kā rakstīts, kas lielās, tas lai lielās ar to kungu. No kā draudz sastāv? Viņi nesastāv no pasaules gudriem. Dievs neaicina pasaules gudros. Ir tāda filozofija, ka Dievam vajadzētu atgriezt tikai Bill Gates un Facebook dibinātāju, un tad visu pasauli būs noevanģelizēta. Nē. Dievs izredz tādu čuvāku Matīs no kaut kurienes, no Rujienes, galīgi pazudušu, un nezinu vispār, kurš savu dzīvē iet mani, ja? Un viņš lieto mani. Un tāpat arī tevi, kaut kur Siguldā, vēl, kaut kur vēl. Viņš tevi izredz, viņš nedarbojās. Tā pasaules gudrība, kas mums lējās, viņa ir ģeķība Dieva acīs. Nekās, ka tos miljardierus viņš 5 izglābs un visi pasauli tiks noevanģelizēti, visi draudzes nam tiks uzcelti. Nē, viņš lieto vienkārši cilvēks, pavisam vienkārši. Kāpēc? Lai pasaules gudrie tik parādīt un ievest kaunā, ka Dievs to ir darījis. Un jau citā, ka cilvēks saka, kā tu esi uzcēlis šādu namu? Kā tu vispār dzīvo? Kā tu vispār? Viņi to vienkārši nevar saprast. Es saku, Dievs to dara. Un tā viņam ir tāda ģeķība, tas ir tāda muļķība, viņam vienkārši to nevar saprast. Kā Dievs to vienkārši naudu nomet no debesīm? Nē, es vienkārši gāju paļāvībā, lūdzu, Dievs gādāja, Dievs rādīja, vadīja, veda. Un tā, viņš vienkārši ceļ tā. Amen. Tāpēc es gribu tev iedrošināt. Kad tu skaties ar sevi, tu domā, ka tev jābūt pasaules gudram? Nē. Ka tev jābūt, es nezinu, kam? Lai tev Dievs varētu lietot. Tieši otrādi, tev jābūt nekam. Jo Dievs tad visu godu saņem. Amen. 2. korintiešiem 4. nodaļa. Un es tev pastāstu, šeit ir rakstīt man ikdienu. Kalpošanā. Es esmu saņēmis no Dieva būt kuldīgā. Es tur darbojos katru dienu. Gribās redzēt Dievu godību katru dienu. Bet esot kalpošanā un strādājot darbā, un ko Dievs arī deva man tādu darbu, kur es varu arī kalpot ar to, vienkārši sludināt evaņģēliju cilvēkiem. Jo tiešām sirds deg, lai redzētu, ka cilvēki atgriežas, piedzīvo Jēzu. 2. korintiešiem 4. nodaļa no 7. līdz 18. pantam. Es gribu vienkārši izlasīt, kāda ir mana ikdiena. Un iespējams, kādam no jums arī viņa tāda ir. Bet mēs glabājam šo mantu mālu traukos, lai spēku pārpilnība būtu no Dieva un ne no mums. Mēs visur topam spaidīt, bet tomēr neesam nomākti. Esam bez padomu. Zini, kas nozīmē bez padomu? Apjuts. Bez padomu, bet tomēr neesam izmisuši. Mēs topam vajāti, tomēr neesam atstāti. Un to es jums varu pateikt. Mēs topam vajāti, un kad kāds tev vajā, vai tas ienaidnieks, vai kā tev arī iet, ja tu vienkārši jūt šo vajāšanu, šo ķeršanu, kad tev bezmazliet ķer iedzīt stūrī un nomušīt. Tāda sajūta varbūt tev ir. Tad es tev varu pateikt, ka tu neesi atstāts.
Dievs ir tev, es to varu pateikt, no viss ir šī rakstvieta tā darbojās, ka tu esi vajāts, tu nekad neesi atstāts, jo Dievs ir ar tevi. Esam satriekti, tomēr neesam pazuduši. Mēs visur nesam Jēzus miršanu savā miesā, lai arī Jēzus dzīvība parādītos mūsu miesā. Jo kamēr dzīvojam, vienmēr topam nodoti nāvē Jēzus dēļ, lai arī Jēzus dzīvība parādītos mūsu mirstīgajā miesā. Šāds vārds reti kaut kur dabūt dzirdēt draudzēs, man liekas. Jēzus nav katru dienu nes, tas to katru dienu nes. Ko tas nozīmē? Vienkārši savu miesu, savu gribu vilkt vienkārši uz krusta. Cik reizi gribējies vienkārši, man viss ir apnicis, man ir sakara Amerikā, man ir sakara kaut kur vēl, es aizbraukšu, strādāšu priekš sevim, man miers, nopelnīšu savu mašīnu, dzīvošu pie okeāna. Bet katru dienu jānes tā Kristus nav, katru dienu jāliek uz Kristus bija kas nav. Viņš vienkārši pilnībā atdevās Dievam, viņš sev vispār nedzīvoja. Un es saku, Dievs, nekad, es negribu uzņemties savu gribu paņemt. Dievs, tā ir tava dzīve, tu esi viņu pestījis, tev viņa pienākās. Tātad nav darbojas mūsos, 12. pants, bet dzīvība jūsos. Bet mums ir tas pats ticības gars, kā rakstīts, es ticēju, tāpēc es runāju. Arī mēs ticam, tāpēc arī mēs runājam. Zinādam, ka tas, kas uzmodinājis kungu Jēzu, uzmodinās arī mūs ar Jēzu un nostādinās savā priekšā kopā ar jums. Nostatīs savā priekšā kopā ar jums. Jo viss tas notiek jūsu dēļ, lai žēlstība vairodamās pieaugot ticīgo skaitam, vairotu arī pateicību Dievam par godu. Tāpēc mēs nepiekūstam, bet lai gan mūsu ārīgais cilvēks sadilst, mūsu iekšējais dienu no dienas atjaunojās. Amen. Jo tagadējās grūtības, kas ir vieglas, dod mums neizsakām lielu mūžīgu godību. Ja mēs neņemam vērā to, kas ir redzams, bet to, kas nav redzams. Jo redzamais ir laicīgs, bet neredzamais ir mūžīgs. Un šeit ir tā, ka nav darbojas manī, nav darbojas šī, ka pastāvīgi tāda, vienkārši Dievu grib uzliekt. Dievs grib, kāpēc es šeit strādāju? Man ir grūti šeit strādāt, es negribu šeit strādāt. Nē, Dievs man ir ielicis šeit strādāt šajā darbā. Tur, ko es tagad strādāju. Es zinu, ka Dievs man to ir devis. Es zinu, ka tā ir viņa griba. Man nav šaubu par to. Absolūti nekāda. Bet ir tā, ka man liekas, ka kaut kāda krusta reāls jūtos dažreiz, ka es vienkārši pats neko nevaru izdarīt. Man nav iespējas, gribās aizbēgt, bet nevar. Tāda sajūta. Darbs, ģimene, kalpošana, vienkārši liekas šis viss virtuls, bet tādos gadījumos es esmu ievērojis, ka ja šī visu laiku nodošanās Dievam, šis zināmā mērā ne jau visu laiku, bet tik pa laikam tāds, grūti, vienkārši Dievs, kas gribētu kaut ko pats sev vienkārši darīt, vai liekas visu to atstāt. Tad tāds, nē, Dievs, es tomēr gribu sekot tavai gribai, es zinu, ka tad vienmēr ir tā, ka dzīvība kādā, tā dzīvība, kas nāks ar tev, kāds tiek svētīts. Tu pēkšņi ej un uz ielas uzrunā kādu cilvēku, viņš piedzimst no augšas, viņš vienkārši satiek Dievu. Un tu tur tajā visā dienā esi gājis vienkārši, tā, ka Dievs tev lieto caur tām lietām. Un es nepiekūstu. Man iedrošina, ka Dievs tiek pagodināts par to, kā šeit arī rakstīts. Ka pateicība Dievam par godu tiek pienest, tāpēc es nepiekūstu. Un nepiekūst arī tāpēc, ka ir katru dienu jāskatās uz to, kas ir mūžīgs, nevis to, kas ir laicīgs. Ja es katru dienu sēdētu un domātu tikai par mašīnu, man vajag māju, man vajag drēbes, man vajag ar mani vēl šito, to, Gucci, vēl kaut ko. Ja es tā tikai domātu, tad es nevarētu šīs lietas tā darīt. Man pietrūkst spēka. Bet katru dienu priekš manī tas ir jāredz mūžīgais. Es nedzīvošu šeit ilgi. Es nezinu, cik vēl palicis. Katrā ziņā viena lieta gan es zinu, ka tas pulkstens iet uz jau iztek. Tas ir kā smilšs pulkstens, viņš pil un paliek mazāk. Saprotiet, priekš sevs es to esmu sapratis. Cik man gadi vēl? 40, 50, nezinu, es negribētu ilgāk dzīvot, pēc tam nav stolot nevar aiziet pats un tā ir grūti. Bet vienalga, lai cik tas arī ir, es būšu pie mūžībā, mans laiks beigsies. Un tāpēc es vienkārši redzu, ka es dzīvoju mūžībā, es gribu redzēt to mūžību, un es dzīvoju, un tas man dod to iedrošinājumu iet uz priekšu. Bet tā ir tā ikdiena. Māla trauki, paši no sevīm nekas īpašs nav. Bet tā dzīvība, kas nāk no tiem māla traukiem. Ļaujiet man uzrunāt jūs. Visus. Kā tāds, kurš ir tajā kara laukā. Kā kalpotājs. Un, zinām, mērā es jūtu, ļaujiet man uzrunāt
Es neesmu runājis ar mācītājiem jūs vai kā, es pat daudz no jūsu mācītājiem es man neesmu saticis. Bet ļaujiet man sirdies uzrunāt jūs mācītāju vārdā. Kalpotāji, tajos, kas ir tajā kara laukā, kas cīnās un kas cīnās par dvēselēm, kas cīnās par tevi, kas lūkšanās cīnās, kas kalpo Dievam. Jo viņi arī šādi paši dzīvo pēc 2. korintieša. Domāju, tā ir kaut kāda bauda, domāju, tā ir kaut kāda peļņa, viņi baig savu nopelnu nevienmēr. Jo tā ir ļoti nepateicīgs tas darbs strādājot ar cilvēkiem. Ja ņem tikai to, ko varētu saņemt no cilvēkiem kā pateicību. Tā tas ir. No Dieva mēs saņemam pateicību. No Dieva mēs saņemam apakaļ to atmaksu. Un tas ir tas, kas dod spēku. Es ticu atmodai. Es ticu, ka tā nāks pār Latviju. Bet viena lieta, ko es neticu, ka tā vienkārši no debesīm nokritīs. Mēs varam argumentēt, un es neesmu šeit nolicis tādu dogmu, ka tā tas ir, bet es apšaubu tādu faktu, ka pēkšņi vienā dienā vienkārši mēs pamodīsimies un visa Latvija būs kristieši. Halleluja, vienkārši tu ies pa ielām un konduktori, nevajag maksāt biļetīt, es samaksāšu par tevīm. Vienkārši, vienkārši tu ies un skatīsies, visur tev smaida, un halleluja, visi priecīgi smaidīgi. Ieskrien mašīnā, nekas, es samaksāšu. Tā es neticu, ka tas notiks. Un skatoties uz jums, un skatoties, kad History Makers United nometnē, gan vispār esot Latvijā redzot, es vienkārši varu pateikt, atmod jau notiek. Kurš jau to apšauba? Tavu dzīvi, pasties, kur Dievs tevi vadīs, kā viņš tevi pestīs, kā tu, es tik ļoti dažādi jūs esat, kā jūs esat šeit? Dievs to darīs, amen? Dievs to darīs. Un es ticu, zin kam vēl? Ka tu esi daļa no tās atmodas, kas nāk. Un kad es esmu daļa no tās atmodas. Es tam ritīgi ticu. Es neticu, ka es būšu kaut kas paliek ārā. 5. ritenis. Es neticu. Es ticu, ka mēs esam daļa. Mēs varbūt to nenojaušam. Mēs varbūt domājam, vēl nometni, braukšu mājās, skola, eksāmeni, vēl kas. Bet tu esi daļa no kaut kā, ko Dievs jau dara. Zini, kāpēc? Kad palasot tik, cik es esmu lasījis par atmodas stāstiem. Viena lieta, ko es esmu ievērojis. Varbūt dažās vietās bija savādāk, bet viena lieta, ko es esmu ievērojis. Ka tad, kad notika atmoda, pēkšņi, kā es saku, nebija tā, kad uz lauka gāja cilvēki un visi, halleluja, es jūtu, es esmu slavētājs, ņem ģitāru un slavēju dziesmu. Turpat vienkārši tajā pašā minūtē. Un, es esmu mācītājs reiz un sludinu jau ritīgi, jau kāds jau, kas jau ritīgi. Es esmu viena lieta redzējis, ka pilnīgi visi, kas līdzīgi, ka viena lieta viņiem bija kopēja. Viņi vienkārši apzinās, ka viņi ir grēcīgi. Viņi vienkārši apzinās, mums ir grēks, vienkārši grēka apziņa nāca. Vienkārši nāca apziņa par to, ka viņi ir grēcīgi, ka viņi mirst, ka viņi iet uz zēli, ka viņiem vienkārši vajag pestīšanu. Un vienīgā lieta, ko viņi zināja, ka jāiet uz baznīcu. Jāiet uz dievkalpojumu, jāiet kaut kur ir baznīca. Viņi to zināja, un tāpēc bija arī tā, ka tajā laikā, ka nebija ne telefona, ne internets, nekā, tūkstošiem cilvēku vienkārši no kilometriem apkārt nāca pie vienas baznīcas, vienkārši tūkstošiem cilvēku ārā sastājās. Vienkārši visiem viens kopējs, vienkārši grēki, mums vienkārši vajag kā lai tiek no šiem grēkiem vaļā, tas viss, ko viņi zināja. Un viņi atnāca uz draudzi, kas jau ir nodibināta, dzīva, patiesa draudze. Es ticu tādai atmodai. Jau nodibināti, jau funkcionējuši, jau Dievs ir izcēlis, jau kāds, kas kalpo ar vārdu, kāds, kas vada, kāds, kam ir pravietiskās dāvanas, kāds, kas jau ir izcelts slavēšanas vadītāji, svētdienskolas vadītāji. Jo tie cilvēki, viņi tikai apzinājās, ka viņi ir grēcīgi, un viņus tālāk bija vienkārši jāvada. Viņi nezināja Bībeli, viņi nebija tā, ka viņi vienkārši piedzina augšu, viņiem visu Bībeli zinām, viņi jau ir bezmaz izlasījuši 10 reizes Bībeli, viņi visu zina. Viņiem tā tas nebija. Vienkārši apzinājās, ka viņi ir grēcinieki. Un viņi atnāca un saņēma pestīšanu. Un tad sākās tas darbs pilnveidots, un ikdienā es arī jums varu pateikt, kad cilvēks kāds atgriežās un piedzimst no augšu, super, slavu Dievam, halleluja, bet pēc tam viņš nāk uz draudzi un tas sākās nākt ārā. Ka viņš joprojām aiziet uz bāru, piedzerās uz naktsklubu un šīs nesaprot.
Viņš pēc tam atnāk, kāpēc es tik slikti jūtos? Nevienmēr tā ir, bet dažādas situācijas. Es vienkārši saku, ka tas darbs ir jāturpina. Kad cilvēks piedzimst no augšas, viņš ir kā mazs bērns, viņš daudz nesaprot. Viņš vienkārši jāauklē, jābaro, un tad viņš aug, viņš pieaug, un tāpat arī tu biji. Tu esi, ka piedzimst no augšas, tu nezināji visu, varbūt tev bija vienkārši tā, ka tu kalns varēji nogāzt, jā, tā dedzība, bet no zināšanas daudz tu jau nesaprati, un vēl joprojām iespējams tu daudz nesaproti. Noteikti, tu daudz nesaproti. Arī es vēl daudz nesaprotu. Un kāpēc es to visu tā saku? Mēs esam kuldīgā. Un es zinu, ka Dievs man tur ir ielicis. Es neesmu pats kuldīznieks. Bet es zinu, ka Dievs man tur ir ielicis. Un katru dienu es ceļos un es saku, Dievs, nāc pār šo pilsētu. Dievs, dari kaut ko. Un liekas, es lūdzu tādu ritīgi atmodu, liekas, tu būs. Bet viss, ko es redzu, ko Dievs man liek darīt, iet uz darbu. Kur man ir kolēģi, kas man grauž, tāpēc, ka es esmu kristietis. Vienkārši, es vienkārši atnāku mājās, es saku, kāda man jēga vispār atmot, taču nenotiek. Un es tā sāku domāt, tas ir reāli noskums, es ritīgi reāli nogruzos. Jūtos, ka es esmu totāls lūzers, jo ko es vispār te daru? Ja atmodai būtu jānāk, tad man jābūt uz katru dienu uz ceļiem gavēt un lūgt, un nē, bet Dievs man, es zinu, es jums vienkārši saku, Dievs man ir ielicis tajās vietās, kur es tagad es vienkārši zinu, ka man jāiet uz to darbu. Un tad es pārējā laikā kalpoju, pārējā laikā es vienkārši gribu redzēt, ka Dievs pagodinās. Man ir tā vienkāršā ikdiena, un tas liekas tik neloģiski, kā atmod var nākt. Bet es ticu, ka viņi nāk, jo es zinu, ka es esmu tieši centrā Dieva gribai manai dzīvei. Es to vienkārši neapgāžam zinu. Tātad es joprojām ticu, ka atmoda būs, un es ticu, ka es būšu daļa no tā, bet es ticu, ka jau tagad Dievs man lieto tam sagatavošanas darbam. Kad sēja graudzes, ko vispirms ar zemi izdara? Uzar. Amen. Ko vēl izdara? Kas tā, kultivē vai kas tā? Un tad nāk sēkla. Un tāpēc es domāju, ka tā atmodas sēkla, tas atmodas darbs nevar nākt, kamēr zem nav sagatavot. Un es ticu, ka Dievs to jau tagad dara. Gan tavā sirdī, gan tavā draudzē, gan tavā pilsētā. Notiek sagatavošanās darbu, ko mēs varbūt vēl neredzam. Bet pār visam es tev gribu iedrošināt ar vienu vārdu. Tad mēs, kas kalpojam, es jums teicu, ka ļaujiet man uzrunāt jūs kā jūs mācītāju vārdā. Cik ļoti ir vajadzīgs, un es arī teikšu to no sirds, nododies Dievam pilnībā. Jaunais cilvēki, nododies Dievam pilnībā. Nododies. Ir tāda viena vakants, ir sludinājumos vienmēr, kad darbvietas teiks, piedāvās, tad ir vakants, ir brīva vieta, kur var nākt dabūt darbu. Un ir Dievam tāda vakants Dieva kalpošanai. Es vienkārši zinu, viņa nav tāda oficiālā baigā kalpošana, kā saka, kad mēs visi par to lasam Bībeli, tāda rekun ir, bet ir tāda viena pamanīt var Bībelē. Vairākās vietās viņu var pamanīt. Ja tevi atver 1. Samuela 14. nodaļu. 1. Samuela grāmata 14. nodaļu. No 1. līdz 7. pantam. 1. Samuela grāmata 14. nodaļa no 1. līdz 7. pantam. Ir tāda viena brīva vakants, ir tāda viena brīva vieta kalpošanā, kur ir nepieciešami darbinieki. Un es vienkārši ticībā gribu ticēt, kad šeit būs ļoti daudz cilvēku, kas šo brīvo darbvietu pieņems un parakstīs līgumu ar Dievu. Tātad lūdzot. Šī kalpošana ir ieroču nesēja. Ieroču nesējs. Ieroču nesējs. Kas ir ieroču nesējs? Kāds, kas nes ieroči. Ieroču nesēja bija tāda cilvēka, kas ķēniņam bija pārbaudīta, uzticama cilvēka, kas ķēniņam gāja līdzi viņa karā. Un viņi nes viņam ieroci. Viņam ne tikai ieroči nesa, bet arī visādā veidā palīdzēja. Un pats galvenais nosacījums bija lojalitāte.
pilnīgi nodošanās tam ķēniem, nekādā ziņā nedrīkstēja būt nodevība vai tāda vienaldzība, kad tu esi nodevies. Vienkārši, kad cilvēks bija nodevies, lai būtu šim ķēniņam blakus un stāvēt un krist par viņu un ar viņu. Ieroči nesējs. Mēs runājam šeit par atmodu, un pēkšņi es runāju par kaut kādu ieroču nesējiem. Es vienkārši gribēju pavicināt ar karogu, kas mums tur tajā kara laukā ir kāda vakants, kas ļoti pietrūkst. Ir cilvēki, kas ļoti pietrūkst. Gan draudzēs mācītājiem, gan kalpošanu vadītājiem. No 1. līdz 7. pantam, 14. nodaļa. Kādā dienā Jonatāns Saula dēls sacīja savam puisim, kas nesa viņa ieročus. Nāc, mēģināsim tuvoties filistiešu sardzei, kas atrodas tur pretējā pusē, bet savam tēvam viņš nekā neteica. Sauls bija apmeties Gibejas ārmalā zem granātu koka, kas atrodas Migronā, un karotāji, kas bija pie viņa, varēja būt ap 600. Izlaidīsim, iesim uzreiz uz 6. pantu. Tad Jonatāns sacīja savam puisim ieroču nesējam, nāc, dosimies tur pāri pret šo neapgriezītās tautas sardzi. Varbūt tas kungs dos mums veiksmi, jo tam kungam neviens nevar aizliegt izcīnīt uzvaru vai nu ar daudz vai ar maz ļaudīm. Tad viņi ieroči nesējis tam sacīja, dari itin visu, kas tavā sirdī. Ej droši, redzi, es iešu tev līdzi, jo es esmu viens prāts ar tevi. Dari itin visu. Šeit ir Jonatānam ieroči nesējis. Un vienkārši es abrīnoju šo sirdi, kas tam ieroči nesējam ir. Viņam pat vārds nav pat vārdā viņš noteikts. Viņš vienkārši ir ieroči nesējis. Viņš vienkārši, un šeit ir tas arī, ka ieroči nesējis, kas ir vajadzīgs, nav vajadzīgs ar vārdu. Tātad, kad tu sev pa saviem grāmatas gribi rakstīt, vai kad tu gribi izlikties, un piemēram, visvairāk, ko es baidos, ka tagad, kaut kad jūs aizbrauksiet apakaļ draudzēm, ka jūs nākšā reizē mācītājs satiksiet, čau, es būšu tavs ieroči nesējis. Viņš bēzdams, ko jūs tur nometnē saņēmāt? Nē, tas bez vārda nozīmē to, ka tu tas nav ārēja kalpošana, tas nav ar to, kas iziet uz ārā, tā ir tāda iekšējais sirds stāvoklis, tāds iekšējais sirds nodošanās. Tad tu nemeklē sev godu, tu nemeklē, lai tev iepazītu, ieraudzītu, lai tev, jā, reku, tas tur ir ieroči nesējis, un tam ir vārds Andrejs vai vienalga. Vienkārši tā ir tā bez vārda, tā ir kalpošana, kas ir tāda apslēpta sirds kalpošana. Bet es vienkārši abrīnoju to visu. Es vienkārši abrīnoju, kādu vārdu nāk no šī ieroči nesējuma, ko viņš saka. Jonatāns saka, iesim, es vienkārši, var redzēt, ka Dievs vienkārši viņu uzrunā, iet vienkārši pretī stāties ienaidniekam. Un ieroči nesējis saka, dari itin visu, 7. pantā. Dari itin visu, kas tavā sirdī. Ej droši. Redzi, es iešu tev līdzi, jo es esmu viens prāts ar tevi. Šeit ir cilvēks, kurš pilnībā paļaujās uz to vadību. Es nav teiks, vai Dievu vadība vai kā, bet es ticu, ka Dievu vadība iet un izcīnīt uzvaru. Šeit ir cilvēks, kas pilnībā paļaujās savam vadītājam, un viņš saka, es iešu tev līdzi. Dari itin visu, jo es esmu pārliecināts, ka Dievs tevi ir aicinājis, es esmu pārliecināts, ka Dievs tevi lieto, es esmu pārliecināts, ka tā vīzija, tas sapnis, ko Dievs tevi ir ielicis šajā pilsētā, šajā draudzē, es esmu pārliecināts, ka Dievs tevi lieto. Es esmu pārliecināts, ka tu esi izredzēts. Ej droši, es iešu tev līdzi. Wow! Ej droši, es iešu tev līdzi. Es esmu viens prāts ar tevi. Un cik ļoti reti, ne reti, bet ne ļoti, bet ir ļoti grūti mums kristiešiem šādi sirds attieksmi. Ir tā, ka mums ir ļoti viegli notiesāt, nosodīt un kritizēt, tad ir tik grūti celt un tik viegli nojaukt. Es atceros, kad es bībelskolā biju, mums bija tā, ka bija daudz sniegs, sasniga vienu dienu. Un mums izšķūrēja ceļus un uzšķūrēja tādu lielu kalnu. Un mēs divatā tur nebija ko darīt, mēs sākām rakt no apakšas šārā un mēs to sniegu virsmu. Un izrakām tādu lielu savu, kas ir tie, nezinu, āliņas, kas tur?
jā. Mēs izrakām, viņš tāds baigs smuk, pēc tam ielikām tur sveci iekšā, un tur bija teksts silts, baigi forši. Mēs strādājām 8 stundas, cēlām to. 8 stundas. Nu arī bišķiņš. Nu vienkārši nebija ko darīt. 8 stundas. Mēs aizgājām vakariņās paēst, iznākam no vakariņām, kāds jau uzlecis uz augšām un nojauc. Un tas bija cik? Tas bija 30 sekundes. 8 stundu darbs, čuši. Es vienkārši saku ar to, cik viegli ir nojaukt, vai ne? Cik grūti ir celt. Es padās skatījos vienu video, kur Anglijā gadu cēla dzēsēšanas iekārtas vienai atomstacijai. Gadu. Arī 30 sekundēs. Viņi nojauc vienkārši, viņi spridzināja, lai nojaukt. Vienkārši gadu cēla un 1-2,5 minūtes un viss nav vairs. Bet šeit ir šis cilvēks, ieroču nesējis, viņš vienkārši Jonatam, un viņš iet līdzi, un es varu vienkārši apbrīnot. Un cik ļoti iedrošinās noteikti jutās Jonatāns. Ej droši, es iešu tevīm. Ej droši, es ticu, ka, vienkārši nav tur tā rakstīts, bet es pārfrazēju, es ticu, ka Dievs tev vada, es iešu tev līdzi. Es ticu, ka Dievs tev vada, es pat tevīm lūdzu. Ej droši, es iešu tevi, es esmu vienas prāts ar tevi. Tad vienā prātā, lai būtu, ir 2 prāti, ir 2 viedokļi, ir 2 domas. Lai viens prāts būtu, vienam ir jānomirst, amen? Vienai idejai, plāniem, kaut kādiem sapņiem ir jānomirst. Un tā ir tā nodošanās, es nesaku, šeit ļoti svarīgi nesajaukt. Bet šeit ir tā nodošanās, ka tu saki, es paļaujos uz tevīm, es paļaujos Dievs uz tevīm, ka tu vadīsi man vadītāju, ka tu vadīsi man mācītāju. Es gribu būt par iedrošinājumu viņam. Es gribu būt par stiprinājumu viņam. Mākal, šeit nav tā kalpošana, kas ir uz ārā, nav ar vārdu. Tā ir tāda iekšēja sirds. Viedoklis, tas viens prāts. Man jau gan liekas, ka mums bungas nevajadzētu draudzē, bet, vienkārši, ja mācītājs saņēmis, slavu Dievam. Tās nav tās būtiskākās lietas. Galvenais, lai cilvēks meklē Dievu, lai meklē viņas sirdi, viņu vajag, lai Dieva vārds ir pasludināts. Lai nav netiek sludināts kaut kādas filozofijas. Un pār visam galvenais iestāties un lūgt. Iestāties un lūgt. Jo cik viegli ir nojaukt, bet cik grūti ir celt. Ir arī tāda kalpošana. Ieroču nesējs bija vecajā derībā un jaunajā derībā Barnabas kalpošana. Viņa arī tāda. Un tas ir vienkārši viens cilvēks Barnaba. Viņam vārds vien nozīmē iedrošinātājs. Iedrošinātājs. Stiprinātājs, iedrošinātājs. Īziņ, mācītāji, paldies par tavu vārdu. Tiešām, lai Dievs tev svētī, paldies, send, aizsūtīt. Vai vienkārši tu sirdī vienkārši nostājas Dievs, ja tu redz, varbūt kaut kas nav, tur grūti, kaut kādas grūtības, tu vienkārši paņem, aizēj istabā, nosēdies uz ceļiem un tu lūdz Dievs, iestājas par šo situāciju, kungs. Mācītājs nāk, varbūt dalīties mums finansiāli šajā mēnesī grūti nomaksāt par rēķiniem. Tu aizej mājās, saka, Dievs, lūdzu, kungs, gādā. Un es tikai, tā ir tava problēma. Bet tā viens prāts, ka tu esi pieslēdzies tam, ko Dievs dara, tu esi pieslēdzies. Tu, reku mana vieta, reku ir mans dārs, reku ir mana vieta, kur es varu pilnveidoties, es varu ielikt kaut ko daļu no sevis, un es ticu, ka atmodu nāks. Jo šeit es runāju par atmodu, saprotiet? Ja mums rodās tā ideja, ka mācītāja kalpošana ir, tas ir viņa paša izvēle, viņam nenormāls ieguvums, viņi nebūs stāvēt tur priekšā un visi viņi klausās, baigi forši. Tā ir ļoti smaga kalpošanas, jums var pateikt. Kalpošanas vadīt cilvēkiem strādāt ir ļoti smagi, ir ļoti grūti. Es nežēloju šeit, es vienkārši padalos jums, lai es redzat aptuveni. Un tāpēc, cik svarīgi ir būt tiem ieroču nesējiem. Cik svarīgi būt Barnabām, iedrošinātājiem. Tu dzirdi kāds kaut ko saka par mācītāju, tu saki vienkārši uzreiz, tu pasaki, nav gan tā, vai lūdzam par viņu. Varbūt neaprunājam, bet iestājamies un lūdzam. Var vienkārši apgalvot, ka cilvēks, kas tev? Viņš saka, nē, nevajag to darīt. Nejauc, ceļam, iedrošinam. Pirmo Mūzes grāmatu,
22. nodaļa. Kas ir slavēšana? Kas ir slavēšana? Ko nozīmē pielūgt Dievu? Mīlestības izpaušana. Vēl kāds. Kas ir slavēšana? Droši. Saikni Dievu. Sastapšanās ar Dievu, ja? Vēl kas? Dievu pagodināšana. Attiecības ar Dievu. Wow. Vēl kāds? Pateicība. Vēl kāds? Markel. Necēl roku. Brīvība no ikdienas. Slavēšana. Interesanti, ka neviens neteica dziedāšanu. Tāpēc, ka tā nav, vai ne? Mēs varam lēkāt, mēs varam dziedāt, bet tas jau nav tas. Jā, tas ir, mūzika ir instruments, kas mums palīdz iet slavēšanā. Ir tas tā, vai ne? Un šeit ir 22. nodaļā pirmo reizi pieminēts vārds worship. Tas ir pielūgt. Tātad slavēšana. Angliski teikt, we're gonna have a worship. Mums tagad būs slavēšana, vai pielūgsim. No 1. līdz 5. pantam. Notika pēc šīm lietām Dievs pārbaudīja Abrahamu. Un viņam sacīja, Abraham, un tas atbildēja, te es esmu. Tad viņš teica, ņem savu vienīgo dēlu, kur tu mīli Īzaku, un ej uz Morijas zemi un upurē to tur par dedzināmu upurus. Uz kādu no kalniem, kuru es tev norādīšu. Un Abrahams no rīta posās ceļam, apsagloja savu vēzeli, paņēma sev līdz 2 savus puišus, kā arī savu dēlu Īzaku, saciet malku dedzināmam upuri un devās uz to vietu, kur Dievs viņam bija norādījis. Un 3. dienā Abrahams pacēla savas acis un ieraudzīja to vietu iztālē. Un Abrahams sacīja saviem puišiem, palieciet jūs ar ēzeli šeit, bet es ar zēnu gribu iet un tur mēs gribam pielūgt. Un pēc tam atkal atgriezīsimies pie jums. Wow! Šeit ir kaut kas neiedomājams, ko Dievs prasa. Un es runāju tajā pašā kontekstā, ko visas es teicu. Nododies Dievam. Nododies Dievam. Nodošanās Dievam nozīmē arī nodošanās par viņa darbu. Nodošanās par to, kas Dievam ir svarīgs. Kas ir Dievam svarīgs? Par ko viņš nomira? Tas jau vien pierādīja, ka viņam svarīgi. Tie esat jūs un vēl daudz visi, kas elpo, kam sirds daudzās šai pasaulē. Cilvēki. Un Dieva darbs ir glābt pazudušos. Es esmu nācis, lai iznīcinātu vēlna darbus. Es esmu nācis, lai glābtu to, kas ir pazuduši. Nodošanās Dievam. Un šeit Abrahams un Īzaks. Īzaks bija 25 gadus gaidīts bērns. 25 gadus Abrahams dzīvoja tikai ar vienu apsolījumu, ka viņam būs bērns. Viņš vienkārši neredzēja kādā veidā, ka viņam palika veci abi divi. Fiziski un kādā citā veidā vienkārši neiespējami tikt pie bērna. Pilnīgi viss cerības nomira. Un pēkšņi Dievs viņam dod Īzaku. Un Īzaks ir kaut kas Abrahamam, jums jāsaprot, kad, ko Dievs šeit prasa. Abrahamam Dievs prasa pilnīgi, totāli nodošanos. Ja tu gribi man pielūgt, ja tu gribi man sekot, tad nododies ar tādu sirdi. Viņš saka, Abraham, paņem to dēlu, viņš vēl uzsver to, ko tu ļoti mīli. Tieši to, ko tu ļoti, ļoti mīli un kas tev tik ļoti dārgs ir. To paņem. Un kaut kādu neiedomājumu lietu Dievs pēkšņi prasa. Nes viņu un nokauj viņu, upurē viņu man. Wow. Un Abrahams interesanti, viņš uzreiz jau rītā, nākušajā rītā jau pieceļās un aiziet uz to norādīto vietu, un viņš saka saviem puišiem, mēs iesim, ko mēs darīt iesim? Nogalināt faktiski savu dēlu. Es pārfrāzēju šeit, kas vienkārši notiek. Un viņš saka, un mēs iesim pielūgt un nāksim atpakaļ pie jums. Mēs iesim pielūgt un nāksim atpakaļ pie jums. Tad mēs iesim slavēt. Un mēs nāksim atpakaļ pie jums. Jūs palieciet šeit. Mēs, protams, vēlāk zinām, ka, Īzaks, Abrahamam nebija jānogalina, Dievs izredzēja citu upuri, viņš norādīja uz Jēzu, un tas bija izredzētais. Un
Mēs zinām to un paldies Dievam, ka Dievs to tā, viņš vienkārši pārbaudīja, jo tur jau sākās ar to, ka Ābrahām Dievs pārbaudīja. Viņš vienkārši pārbaudīja, kāda ir tavs sirds. Bet šeit ir runa par Īzaku. Es gribu uzdot jautājumu, kas ir tavs Īzaks? Priekš Ābrahām Īzaks bija viņa nākotne, viņa cerības, viņa sapņi, viņa dzīve. Viņam tas bija viņa dzimts turpinātājs. Īzaks viņam bija, var teikt, visa viņa nākotne, visa viņa būtība. Tas ir mans Īzaks, tā bija viņa dzīve. Un Dievs, es jūtu uzdot jautājumu, kas ir tavs Īzaks, kas ir jānes pie Dieva? Grūts tāds jautājums. Kas ir tavs Īzaks? Pirmkārtām, Īzaks ir tava dzīve. Tas ir, ko tu gribi darīt, kā tu esi iecerējis savu nākotni. Tu esi jau perfekti izplānojis visu savu nākotni. Perfekti. Pabeigšu 12. klasi. Iestāšos universitātē, būs 3 bērni, dzīvošu tur, nomiršu. Lieliem punktiem tev ir jau izplānots. Es gribu uzdot jautājumu, tu esi uzdevis Dievam tādu jautājumu. Dievs, šajā plānā, ko tu gribi? Mēs neuzdodam tādu jautājumu bieži. Ir tā, tāpēc, ka mēs kaut kādā veidā baidamies, ka Dievs taču man to Īzaku, ka Dievs man taču to dzīvi. Un šeit ir mīts, ko es gribu apgāst. Ka kalpošana Dievam ir murgs. Ka Dievs tikai grib man iedot visneskaistāko vīru, visneglītāko sievu, ka Dievs grib man, lai es esmu nabaks, ka Dievs grib, lai man būtu visu laiku trūcība, ka Dievs grib tikai to, tas ir mīts. Tās ir totāli nepatiesība tā ir. Es runāju kādā ziņā. Ja tu nododies Dievam, tu saki, Dievs, kādu tu redz man nākotni? Un iespējams, ka kādam no jums Dievs varbūt grib vispār Āfrikā, lai jūs brūtu. Piemēram. Es saku kā piemēru. Kā tu zini, ka nē? Man pār no melnādainiem cilvēkiem. Bet varbūt Dievs tieši tā arī tev grib. Un tad ir tas, kad tu esi nodevies Dievam, tad liekas, ka tajā Dievu gribā, ka tu kalposi, un ka tu nodosies Dievam, un ka tev tur būs murgs un iznīcība. Es tev varu pateikt tā, ka Dievs teica, dzenies pa priekšu pēc debesu valstības, un visas lietas tev tiks piemestas. Es tam esmu par liecību. Man dzīve, es ikdienā to piedzīvoju. Visas lietas tiek piedzīvoju. Es jums pat nevaru izstāstīt. Es dzīvoju ļoti labā dzīvoklī. Dievs man viss ir piemetis. Tās lietas, kas man ir vajadzīgas. Bet nodošanās Dievam, es vienkārši saku par to. Un es gribu, lai jaunais cilvēks saprot, ka tas nav tagad celt kājās, lekt kājās, man jākrāvā somas, ko man mamma teiks, es nezinu, bet man jābrauc, ir jāiet uz lidostu un ticībā jāiet klāt tiem stjortiem. Man ir biļets šeit uz, kur jūs man sūtīsiet, uz Irāku. Nav tas tā jādara, tas ir tā, ka tu sāc ar šodien, bet tu ej savā ikdienā, tu ej savā dienā, bet tu visu laiku saki, tas tavs Īzaks, tu liec vienkārši uz altāru. Tu nesi slavēšanu, tu saki, Dievs, es gribu tev slavēt, es gribu tev pielūgt ar visu savu sirdi, ar visu savu dzīvi. Tādā gadījumā es gribu, lai tu runā, ja tu gribi kaut ko lai es daru, ka tu nododies Dievam, Dievu darbam. Ja tu gribi, Dievs, lai es to daru, tad Dievs, es gribu to darīt. Un tas nozīmē arī to, ka pirms tu izvēlies universitāti, tu nopietni nevis ej pie cilvēkiem vai klausies, ko cilvēki tev saka, man liekas, ka tev jābrauc uz Latgali kalpot. Nē, tu vienkārši nopietni Dievu klusībā, savā sirdī, tu nosēdies pie Dievu priekšā. Un tu saki, Dievs, man liekas, ka es gribētu Stradiņos studēt vai kaut kur. Nē, Stradiņa laikam nav. Ir. Jā, es gribu laikam tur studēt, bet Dievs, kāda varētu būt tavu? Ko tu vēlētos no manas dzīves? Un tu sāc vienkārši uzdot Dievam jautājumu jau tagad. Dievs, kur tu gribētu? Jo es jums pateiktu, nav jau jāpaidās. Ir tās kalpošanas arī kā pilnlaika sieva. Vai mamma, vai vienkārši autobusu šofers, vai frizieris, vai es nezinu, kas vēl, inženieris. Tāds kalpošanas arī ir, saprotiet? Tas nav par runāt, tikai baznīcā sēdu visu dienu, tikai baznīca par baznīcu. Nē, tas ir par to nodošanos Dievam, iet viņa gribā, un tajā gribā tu sāc stāstīt cilvēkiem par Jēzu, un tajā vietā, kur tu esi cilvēki atgriežās, jo Dievs tev tur ielicis. Bet tu vienkārši prasi Dievs, tu neieliec sevi, tu nepacēli Īzaku, tu netur tu Īzaku pie sevi, nedošu. Bet tu saki, Dievs, man ir grūti. Es neticu, ka Abraham tas bija tāds,
ka viņš gāja tāds, nu, viņam tas, es ticu, ka viņam tas noteikti, tas ceļš bija tāds, nu, tāds kā nāzis vienkārši sirdī, un ka vēl pašam ir jānogalina, tāpēc arī tā lieta, ka šeit Dievs uzrāda, ka pašam, viņš saka, tu paņem to izdari. Bet Dievs izredzēja citu, saprot, redzēt, ka Dieva plāns un Dieva mēķis nav tev upuri kaut kādu no tevīm paņemt. Dievs saka, es upuris, man ir 1000 vērši, man ir upuri, kuru kāds tu grib, man viņi visi ir, man viņi pieder. Viņš saka, tāpat kā Jēzus teica, bet tu man mies, upuris tu neesi gribējis, tev nepatīk tas asiņas slaktiņi, tev nepatīk, ka kāds kaut ko tikai upurē Dievs, upurē savu skolu, upurē savu nākotni, Dievs nav tāds. Viņš saka, upuris tu neesi gribējis, bet tu man miesas Devs, kungs, es nāk tev grib darīt. Tu negribi, lai es tev upurē, tu gribi, lai es vienkārši nāk tev grib darīt. Un es varu pateikt, Jēzus teica, mana nasta, mans jūks ir viegls un patīkams. Tas jaunais cilvēks, šī nodošanās Dievam, tajā vietā, kur Dievs tev ir ielicis, tajā draudzē, kur Dievs tev ir ielicis, šī nodošanās Dievam viņa darbam. Ir tā, kad mēs ticam, kad Kristus un Kristus draudz ir kā līgava, un tas ir kā tāds piemērs, kā saprast tās attiecības. Un es varu pateikt, ka nevar pastāvēt laulība, ja sieva dzīvo uz savu pusi, tur kaut kur ceļo biznesa ģēles tais un vīrs vēl kaut kur uz savu pusi, ir jābūt tai vienotībai un iešana uz priekšu. Tātad iešana tajā Kristus darbā, iešana tajā Dieva darbā, kur ir mana vieta, Dievs? Kur ir mana vieta? Varbūt slavēšanas komanda varētu nākt, ja ir kāds. Viss ir, ja? Bet es gribētu par to vakants parunāt. Par to nodošanos Dievam, bet ir tā vakants. Tad ir tā brīvā vieta. Ir tā brīvā vieta Dievam. Visi tagad meklē darbu trūkst, darbies, bet šeit ir Dievam darbiet. Ir tie ieroči nesējumi, Bārnabas kalpošana. Ieroči nesējumi, kalpošana Bārnabas, kas ir iedrošinātāji, kas ir tā iestāšanās par saviem mācītājiem. Tā nevis fanātiski tāda, ka tu nāk mācītājs un visi, tā kā karstēji meitenes, visi tur, viņi tur to kā cilvēki, ne, bet vienkārši tu esi kā atbalsts. Tu klausies. Mums vajadzētu mācīties nākus, mums nav kas nākošu nedēļu iztīra dievnam, jo māsa Antoniņa ir stāvoklī, un viņai pēdējais mēnesis, un tu dzirdi, un tu uzreiz tu pievērsi uzmanību. Es varu. Man tieši tad ir brīvs. Es varu. Un tā ir tāda, ka tu nevis, tur Antoniņas vīrs, to viņš var izdarīt, vai kāds. To taču ir viņa kalpošana, bet tu vienkārši, es runāju par tādām praktiskām lietām, un jūs pat nevarat iedomāties, cik liels iedrošinājums tādas mazas praktiskas lietas ir, kad draudzē šādi cilvēki, kas ir nodevušies Dievam, kas vienkārši nevis tevi kā cilvēku izceļ, bet kas vienkārši atbalsta. Tu ej un tu skaties, ka tev nāk cilvēki, kas, piemēram, palīdz tur un tur. Un tas ir tāpat kā arī Vīrijā jākalpo draudzē, un tur bija liels draudzes nams, un jātīja tas draudzes nams, skatos pēc jauniešu dievkalpojumu vienkārši totāli katastrofa vienkārši. Tur kaut kāda ēdienu paklāja, un man mācītājs tieši tāds ritīgs pēdāns, ka viņš vienu mās grūzīti ieraudzīs no gabala, viņš norādīs, un skatos tas paklājas vienkārši čau, un mēs tāds viens pats atnācis, es noguršu, un tad bija tie cilvēki, kas vienkārši ienāk, kad tāds ritīgs atbalsts vienkārši ienāk līdzi, arī brīvprātīgi, no rīta piecēlušies, zin, ka tajā laikā tiek tīrīs dievnams, vienkārši, nevis, kad aicināt vai kā, vienkārši ierodās. To, ko es varu 3-4 stundas būt tīrīs, mēs pa kādu stundu vēl viens par otru aizdūdz iedrošinu un aiziem mājās. Es runāju par tādām praktiskām lietām. Es runāju par to, ka tu neesi tas, ka tu atnāc uz svētdienu, jā, halleluja, bet tu aizēji un draudz, tev nekas nav. Tev nav tas tavs, tas nav mans. Tas nav mans. Tu sāc skatīties, Dievs, kur ir mans? Kur ir mana vieta šeit? Man nav jāvada slavēšana, man nav jākalpo, es varu šodien pagulēt svētdien. Nē, tu ej uz to draudz, tu ej.
Tu vienkārši tu ej, tā ir mana vieta, tā ir mana vieta. Tā ir mana vieta. Un tādu nodojušies cilvēki, jūs pat nevarat iedomāties, kāds iedrošinājums un kāda svētība tā ir. Tāpēc es runāju no visa mācītāja vārdā. Es pavicinu karogu, ir tāda vakants, ieroči nesēja. Ej, kur tev Dievs vada, es tev ticu. Un ja kaut kādā lietā tu skaties, ka mācīties varbūt līdz galam nav, tad neej pie viņu un nekritizē un nenotiesā, bet lūdz, noties vienkārši uz ceļiem. Dievs, vādi man mācītāju, vādi viņu. Dievs aicina darbā, viņa darbā. Dievs aicina pie atmodas armijas tevi. Un es vēlreiz uzsveru. Nav tā, ka tu baigā panikā, tu vienkārši staigā ar Dievu, baudi viņu klābūtni, mīli Jēzu no visas sirds. Neļauj, lai nekad tas arī pazūd, nekad neļauj, lai tas fokus arī pazūd, ka tu mīli vienkārši Jēzu. Ja viss, kas tev ir kalpošana, un tu vienkārši nevar izbaudīt to, ka tu esi vienkārši Dieva bērns, tad tev jānoliek višķiņ kaut kas nost. Ja tu nedrīkst pazaudēt to pirmo mīlestību, to, ka Dievs tev mīl un tu viņu mīli. Bet tādā veidā tu staigā, un tu reiz vienkārši, Dievs tev rāda. Un kā tas man bija? Es vienkārši saņēmu savā sirdī, man tas tā bija. Dievs saka, mēs tās domas nāc, es skatos, atkal nav kas draudzes, nav iztība. Kāpēc atkal neviens nenāk? Es saņēmu tas domas vienās prātā. Jā, Matīs, man nav kas draudzes, man draudzes nav iztība. Un es tev to palūdzu, tu to izdarīsi lūdzu, es tev došu spēku. Nu tāds domas vienkārši nāc, es nesaku, ka Dieva balsi dzirdēt. Ei, Matīs, man nav kas draudzes, nav iztība. Tas nav nebija, bet kas vienkārši sirdī tāds domas, es teicu, jā, es to izdarīšu. Neviens neredzēja, viss atnāca nākušo svētdienu, nākušais jau bērns, viens tad mazais ar cepumiem nogrīt, nometas, iztas darbs, atkal promāts. Tā ir tāda vienkārši nodošanās un slavēšanas jūt, kas esat slavētāji. Atcerieties vienu lietu. Slavēšana nav pirmā vietā. Pirmā vietā ir Dieva vārds, logos un rema. Tas ir Dieva vārds. Un tu arī kā slavētājs varbūt kā ieroči nesēs. Tu nāc ar sirdi, ka tev ir jādzied, tu lūdz, tu nāc. Tu lūdz, lai Dievs sagatavo sirds, tu lūdz, tu paņem to kā savu. Tu dzied no visas sirds, tu meklē Dievu. Ja neviens zālē nemeklē Dievu, tu meklē Dievu. Tu slavē, tu vadi. Ja neviens nedzied līdzi, tu dzied. Vēl vienīgais, ka viņi nedzied līdzi, tāpēc kaut kā vārdi vai tu šķīk dzied. Bet tā mēs arī šeit strādāsim vēlāk praktiskās sesijās, bet saprot? Un slavēšanas priekš manī bija, es to saņēmu, ka Dievs man teica, Matīs, es ieroši nesēju mācītājiem. Es tur nepazūnēju, es vienkārši lūdzu. Es slavēju, es to darīju no visas sirds. Es gribēju būt laikā uz mēģinājumiem, lai darītu to ar sirdi, ieņemt to pozīciju, būt manam mācītājiem par ieroči nesēju. Es tur nebiju viņam priekšā, hei, Matīs, es tev ieroči nesēju esmu. Es to darīju Dievu par godu, un es zinu, ka viņš saņems, kad es saņemšu savu algu. Es zinu, ka viņš man atmaksās. Es gribu, lai to tikai tur debesīs, es tikai to tur gribu. Jo es teicu, ka tur manta nerūsē un nebojās šitam viņa rūsē, es negribu nekādu pateicību šeit, es gribu tur. Bet, ka mēs visi tā varētu. Mēs Ogre, Jelgava, Kuldīga, Liepāja, Ventspils, visur, kur mēs esam. Tajā vietā, kur Dievs tev ir ielicis, ieņem to vakants. Un mēs piecelsimies ar mums. Došu aicinājumu pēc slavēšanas dziesmu vienkārši veltīties Dievam. Veltīties Dieva darbu. Un ticībā pat arī veltīt savu izvēli. Nevis es neskatīšos, arī tas ir ticībā. Nevienmēr viss uzreiz mainīsies. Tu varbūt iekritīs atkal kaut kādā, nebūs tā, ka tu tur vajag, bet tas ir tāds solis un tā vēlēšanās, nolemšanas sirdī. Šodien es to tā izlēmu darīšu. Un Dievs dod man žēlstību.